Ar pateicību un cieņu mēs pieminam cilvēku, kurš bija pirmais pilsoniskas sabiedrības veidotājs Latvijā, demokrātijas izpratnes kopējs un parlamentāro tradīciju iedibinātājs jaunajā Latvijas valstī. Jānis Čakste bija jurists, aktīvs sabiedrības darbinieks un pirmais Latvijas valsts prezidents no 1922. Gada līdz 1927. gadam. Pēc Jāņa Čakstes nāves 1927. gadā tika nodibināts Jāņa Čakstes piemiņas fonds, kas izvērsa aktīvu līdzekļu vākšanu topošajam piemineklim. Tika izdotas pastmarkas, albums, veidotas ziedojuma listas. Pieminekļu metu konkurss nedeva panākumus, un tāpēc fonds nodibina sakarus ar vienu no labākajiem projekta autoriem, tēlnieku Kārli Jansonu. Pēc vairākkārtējām projekta izmaiņām tika nolemts veidot pieminekli un iekārtot arī apkārtējo teritoriju Meža kapos. Padomju laikos 18. novembrī aizdegts vecīti pie Jāņa Čakstes pieminekļa bija nopietns noziegums. Svecīšu likšana pie Čakstes pieminekļa bija politiska demonstrācija un atgādinājums par Latvijas neatkarību. Taču mirušo piemiņas dienā daudz tāpat centās nolikt svecītes zīmīgajā vietā, nedomājot par sekām. Čeka izvēlējās rafinētas metodes, lai šādu rīcību ierobežotu. Jāņa Čakstes atdusas vietai priekšā aizstādīja kokus un vēl alejas galā uzslēja pamatīgu pieminekli Vilim Lācim, lai nevēlamo vietu padarītu pēc iespējas neievērojamāku. Piemineklis pirmajam valsts vadītājam kļuva par vietu, kur padomju okupācijas beidzamajos gados 18. novembrī vai mirušo piemiņas dienā ļaužu simti, reizēm tūkstoši nāca ar svecītes nolikšanu pieminēt nevien Čaksti, bet arī Latvijas valsti. Šodien svinam Latvijas dzimšanas dienu, un sveču nolikšana pie pirmā mūsu valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa Meža kapos ir goda lieta. Svarīga mūsu vēstures atmiņas sastāvdaļa ir laika biedru atmiņas, un nozīmīgi ir cilvēki, kur drosmīgi spītējot padomju varas represijām, izrādīja cieņu Latvijas valsts prezidentam Jānim Čakstem un neatkarīgās Latvijas piemiņai. Juris Riņķis, 1951. gada, augstākā izglītība, Nacionālās apvienības biedrs, stāvu šeit pie Čakstes pirmā Latvijas prezidenta, kur biju 55 gadu apkārt pirmo reizi. Kad šeit nevarēja tikt klāt, viss apkārt bija apstādīts ar krūmiem, viss bija piemēslots un apkārt staigāja čekisti. Bet es gribu pastāstīt, kā tas viss sākās man sākumā. Es dzīvoju Boldrējā, kur vecie ļaudis teica, ka pirms kara tā bija ļoti latviska vide. Pēc kara sabrauca ļoti daudz krievu zaldāti. 2 kazarmas mums bija, gan zaldātu, gan zelta šitiem atrožu. Līdz kaklam viņi bija noriegušies, ļoti slikti uzvedās. Un 1968. gadā, kad Krievi iegāja Prāgā, es pa Amerikas balstu to klausies un dikti pārdzīvoju. Un tad uz viņu armijas sēts zīmēja zvaigzni un kāškus, kurus apvilpina aplī. Tā parādot, ka tas ir viens tas pats. Ilgi tas neturpinājās, protams, man paņēma ciet, paturēja pārdienas un pratināja. Es gribēju zināt, ar ko es esmu saistīts, kas man to pamudinājis. Es tikai pastāvēju to, ka klausījos tikai Amerikas balss. Tā ir tāda, kad atnāca šeit 68 gadā no tās puses par sētu un pa krūmiem gājām iekšā. Nevienu te neredzējām, kā nolikām svecītes, tā kā tarakāni izlīja daudz šitie čekisti un aizved mūs prom uz stūrmāju. Čekā es tā izlikos, ka es krieviski slikti runā, tad dabūju vienu latviešu, kas mācīja runāt, un tad runājās. Stāstīja vadēja pa kambariem, pa pagrabiem, stāstīja, kā šeit bāž šīs naglas zem vai adatas zem nagiem un visāds šausmas stāsts. Tad 2 dienas man tā paturēja, visi izpētīja, kas un kā, nedabūja nekad zināt. Jo es tiešām biju viens un klausījos tikai Amerikas balss. Viņi gribēja dabūt zināt kādu pieaugušo, kas uz to mudināja. Visi tur, kas māja, tad gāja kratīja, un tā tālāk izkratīšana bija. Vai nav kaut kāda literatūra, tāda ārzem, bet neko tādu nezināju. Es arī vecākiem sevišķi nestāstīju. Tas, kas bija pilngadīgs, tos, var teikt, uz ilgāku laiku paturēju. Es vēl nebiju pilnīgs, 17 gadu man bija. Nebija pilngadīgs, tā kā tur kaut kā izgāja cauri. Tiem bija kaut kāda sodi. Cik es sapratu, bija kaut kāda gada tur iedēva. Es viņus nesatiku, ja viņi nebija Latvijā.
viņas, man liekas, tālāk no Latvijas. Jā. Nu, viņa teica, man arī, jo tiesim būtu pilngadīgs, tad tu lopu vagonā, viņš man teica uz Sibīriju. Nu, un tad bija liels nepatikšanas arī mācību iestādē. Toreiz Rīgas industriālajā politehnikumā direktors bija bijušais Krievu pulkvedis, kas ar putām uz lūpām laimējumai. Kā te es varēju tā pa buržuisko valsti šitā te attiecies? Nu, slavēt. Nu, protams, mums viss atskaitīja, tikai pēc kādu mēnesi atļauj turpināt. Brīnums, ka atjaunoja, tikai tāpēc, ka es biju teicamnieks. Es nobeidzu mācību iestādā sarkano diplomu. Gan vienu, gan otru sarkanu diplomu. Tikai tāpēc man paturēja, ka es tur biju kaut kāds konkurss vinējis vēl mācību iestādes. Un tāpēc atjaunoju. Zem uzraudzības stingrs. Nu, un turpinājās tas arī vēlāk, kad mācījos arī Lauksaimniecības akadēmijā. Arī tad turpinājās izsekošana. Es, kad atnācu vēlākos gadus, tad gāju tā arī pat valēji. Tad, ja viņi tanīs dienās, 18. novembrī, vairs nestaigā apkārt pat krūmiem, bet stāvēja priekšā. Kad, lai pat domas nebūtu pat tuvoties. Vienkārši stāvēja vesela koloniņa tai priekšā viens pie otra. Un nedomā viņiem garām iet. Tāda čekas darbinieki? Nu, čeka un policija, laikam, ko milicija kopā. Jā, dežurēja tajās dienās. Tas pašu gadu beigās, kad jau sāk parādīties pirmie Latvijas karogi, dziedāt jau sāka valodiesums. Tā kā tad jau bija atslāvums, jau atnāca. Bet, nu, visu mūžu pēc tam man sekoja. Arī līdz 90. gadam. Tagad, paldies Dievam, stāvu brīvu šeit. Var nolīt jebkurā laikā svecītas. Mani sauc Agris Anžāns. Esmu dzimis 1961. gadā ar Čakstas pieminekli. Man saistās viena epizode no maniem vidusskolas laikiem. Mācījos Rīgas 2. vidusskolā, tolaik tā bija Maldis Krejs un Džembankoviča vārdā nosauktā. Tas bija notika 1978. gada 18. novembrī, kad ar 3 klases biedriem nolēmām, ka ir jānoliek sveces. Jo zināju vairākus no citām klasēm un no vecākām klasēm puišus, kas to bija darījuši. Nu, mazāk varbūt tas bija patriotisks žests, vairāk pusauģu vēlme riskēt un izcelties. Bija vakar puse, tumšā bija lietus. Viens mans klases biedrs labi orientējās meža kapos, viņš jau tur bija vairāk kārt bijis ar citiem draugiem. Viņš zināja, iekāpām 11. tramvajā un gribējām braukt līdz 1. un 2. meža kapiem. Viņš teica, ne nekādā gadījumā, tur jau mūs gaida. Mēs izkāpām pietur iepriekš, vēl pirms Brāzas tilta. Gājām pāri tiltam un tālāk gar tolaik neuzceltās, nepabeigtās krematorijas stūri pa krūmiem devāmies manam klases biedram viens zināmā virzienā. Bija tumšs, neko nevarēja redzēt. Kapos bija dažas svecītes. Un nonācām pie centrālās kapličas meža kapu. Tālāk gar labo malu, garām Viļa Lāča piemineklim, nonācām pie Čakstas pieminekļa. Tolaik tur bija vairāk metru augstumā krūmi un koki aizstādīti, bet labajā pusē bija iestaigāta taciņa. Izlīdām cauri krūmiem, nonācām pie plašiem kapiem, izvilkām sveces un sākām meklēt sērkociņus. Vēl nebijām uzšķīluši, kad pēkšņi visos kokos iedegās spēcīgi prožektori, brīkšķēja krūmi, atskanēja miliču svilpe. Mums iepriekš bija sarunāts jau atkāpšanās plāns, ka tiekamies, ja nu kas, pie krematorijas stūra. Un tad es kūlos cauri pustumsai un lietum
laimīgi nonācu pie krematorijas, kur satiku sveiks un vesels savus 3 draugus. Un tad mēs tāpat kā šurp, arī atpakaļ braucot, gājām pāri tiltam, iekāpām Pieturā. Upes iela, ja nemaldos, to laiku tur bija tāda, un izklīdām pa mājām. Pēc tam bija ko atcerēties, pārunāt. Mēs, tā sacīt, palikām diezgan populāri skolā, kas arī bija mūsu mērķis. Tāds bija mans piedzīvojums. Man to laiku visvairāk nošokēja tie prožektori, un ka tur jau šam un muļš priekšā cilvēki, bet tur, cik es pagonu saskatīju, tur vairāk bija miliču formās, bet bija arī cilvēki, protams, privātajās. Par ko man bija brīdinājuši, ka tie pat ir bīstamāki, ka ar milici vēl var sarunāt, milicis vēl varbūt piedos, vai kā, bet, ja cilvēks gadīsies neformā, ar to nekāda joka nebūs. Ar to beidzās mans piedzīvojums. Valtis Gavars 1967. gadā dzimis. 1981. gada novembrī tēvs man pasauca, saka, tagad svecīšu vakarā, jau mēs pie radiniekiem esam bijuši, tagad mēs vēl brauksim uz vienu vietu, pie pirmā prezidenta Latvijas. Un mēs trijātā, es, tēvs un vecais tēvs, braucām. Es gan biju bišķi pārsteigts, ka vecais tēvs man lika uzģērt vecāko jaku, mājas darba. Un pats viņš arī bija uzvilcis pufaiku, kur jau bija un bišķi no darba cietusi tādu. Un, kā saka, tā tēvam saģērbtoties, viņu bija grūti atpazīt. Un tikai es pēc tam, pēc apmeklējuma, pēc stāstītā sapratu, ka tas bija tā, lai neatšifrē. Grūtāk būtu atšifrēt tiem, kas pieskata pieminekli un tos cilvēkus, kas iet. Un vēl, protams, tēvs man tika teicis, ka skolā arī nevajadzētu daudz stāstīt to. Un tā, protams, dažiem draugiem es to izstāstīju, bet tie nekur tālu neaizstāstīja. Teiksim tā. Un tad mēs braucām uz šejieni, te svecītas kapos, protams, dega. Mēs te pa sāniem iegājām, jo te bija daudz tie koki krūmi priekšā aizstādīti no priekša. Un ar kokiem un krūmiem stāvēja, cik var spriest, viena daļa noteikti tie bija vai nu miliči, vai nu drošībnieki, vai kaut kādi aģenti. Tēvam bija pat grūti izspraukties cauri, tad viņš vienu pat bišķi pagrūda. Tas kaut ko viņam atrūca, viņš tur ar viņam kaut ko norūca. Es aiz viņu nosacīt ielavījos līdzi un vecais tēvs klibodams aiz mums. Pirmajā brīdī, teiksim tā, es nesapratu, kāpēc tie drošībnieki tur stāv, kas tie ponkuļiem tur ir, tad, kad man to izstāstīja, tad jau es sapratu, jo es atceros, kad tēvs jau ar veco tēvu man gribēja ņemt kādu gadu ātrāk līdzi, bet tajā brīdī Oma bija teikusi, ka nē, viņš vēl pa mazu vai kā es. Man likās, ka tajā brīdī likās, tā kā tā Oma varbūt nosauks pa mazu, es taču liels esmu. Svecīts jau tad dega, cilvēki arī bija, bet, neatceros pateikt, cik daudz cilvēku, bet, teikšu vienā, ka tie saucamā pieskatītāji vai apsardze bija vairāk nekā tie cilvēki. Jo faktiski pie katra koka vai krūma stāvēja kāds, kas sekoja. Bija daudz norīkoti. Tā izskatījās cilvēki. Salīdzinot ar citiem gadiem, kas pēc tam nāca, tad vismaz tajā reizē tie drošībnieki
bija vairāk nekā apmeklētāji tajā brīdī, jo mēs diezgan vēl bijām kaut kur ap 11. Varbūt tad jau bija lielākā daļa nogājusi, nezinu. Jo citreiz mēs nācām ātrāk, un tad cilvēki bija vairāk. Bet nākošajā gados. Nu, faktiski tā brīvāk bija jau kaut kāds 87. gads. Jau bija, drošībnieki bija tāpat, bet tad viņus neviens vairs neņēma īpaši vērā. 87. jau neņēma vērā, faktiski. 86. vēl tā, bet 87. neņēma vērā. Mēs te 87. liels bars jauniešu nācām, tad bija tur nekas. Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes kapavieta vēl joprojām ir vieta, kas dažādos Latvijai svarīgos datumos pulcē cilvēkus. Tagad mums vairs nav jāuztraucās par to, ka kaut kas varētu atgadīties, noliekot svecīti pie Čakstes pieminekļa. Tāpēc pieminēsim un godāsim Latvijas valsts pirmo prezidentu Jāni Čaksti.